Fondu Vils un Marta Vītola dibināta 2002. gadā. Fonds ir iespēja cilvēkiem, kuri vēlas un tic nākotnē, dibināt savas stipendijas. Stipendijas ir nosauktas ziedotāju vārdā. Un uz šodien mums ir vairāk kā 170 ziedotāji, kas ir nodibinājuši savas stipendijas. Un uz šobrīd mēs esam 13 gadu laikā spējuši palīdzēt vairāk kā 2000 studentiem. Ir piešķirts vairāk kā 5000 stipendijas, un stipendijās ir izmaksāts vairāk kā 8 miljonu eiro. Mums ikdienas, iknedēļas nāk jaunieši ar savām īpašām ģimenes traģēdijām. Dzīves stāsti, kas fondā ir lasāmi pieteikumos, ir ārkārtīgi smagi. Un Vītola fonds palīdz tajā brīdī, kad jaunietis atnāk. Mēs vēlam katram jaunietim dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai viņš varētu palīdzēt kādreiz citiem, atgriezties un palīdzēt citiem. Un uzsākot darbu fondā, man likās, ka manā darba laikā tas noteikti nenotiks, bet izrādījās, ka mūsu jaunieši daudz ātrāk aug. Un 2008. gadā jau atgriezās mūsu pirmais stipendijāts ar ziedojumu ar draugu stipendijai. Un pagājušajā gadā mūsu jaunākais ziedotājs Andrejs Isājevs, kuram ir tikai 28 gadi, nodibināja 2 stipendijas. Un savā vēstulē, kāpēc viņš to dara, viņš rakstīja tā, ka tas, ka tagad viņš pats var ziedot, ir daudzu cilvēku vairākās paudzēs ieguldīts darbs. Un viņam ir tikai vēlējums, lai šis mūsu pirmais stipendijāts, kas atgriezās, lai tas turpinātos ar katru no stipendijātiem, ko mēs izskolojam.